Pirmā diena ledus skulptūrām Jelgavā. Kā mākslinieki ieradušies, kādām problēmām jūs saskārušies un ko plānojat paveikt šodien? Mākslinieki ir ieradušies pilnā sastāvā. Visi 30 mākslinieki ir savās darba vietās, iedvesmas pilni. Un, kā, protams, Jelgavā +0 vai -0, tā īsti nevar saprast. Un laiks ievieš savas korekcijas, jo es skatos, ka daudz mākslinieki maina savas idejas, tieši tāpēc, ka temperatūra solās tā, vairāk plusos nekā mīnusos, līdz ar to ļoti kaut kāds ažūrs sarežģītus, tie tādā tehniskā ziņā sarežģītus darbus, kur ir daudz jālīmē, jāsaldē mazas detaļiņas kopā. Tas šādos laika apstākļos neiet cauri, tāpēc mākslinieki maina uz kaut kādām tādām idejām, kas vairāk atbilst šiem laika apstākļiem. Un tādā ziņā man Jelgavas festivāls vienmēr ir ļoti paticies, ka tas ir tāds liels izaicinājums dēļ laika apstākļiem. Jo nav tā, ka tu atbrauc, pilnīgi skaidrs un vienkārši atkopē savu to skicīti, ko tu esi uzzīmējis. Šeit vienmēr ir jāimprovizē, jāpielāgojas laika apstākļiem. Un te parādās arī tās kaut kādas tieši tās mākslinieckās improvizācijas spējas, ātras reaģēšanas spējas un kā tieši mākslinieki spēja adaptēties šādiem te straujiem laika apstākļiem. Ko sola laika prognozes un vai paši ticat laika prognozēm? Mana pieredze ir tāda, ka es tā īsti laika prognozēm Latvijā neticu. Jo viņi jau tā apmēram saka, apmēram 0. Bet mums ledus stilniekiem ir ļoti svarīgi, vai +0, vai ir -0, vai +1 grāds, vai -1. Tā ir tikai 2 grādu starpība, bet tā ir milzīga starpība priekš ledus, ja vienā gadījumā viņš kūst, otrā viņš salst. Un tādēļ tā ir tāda ļoti svarīga lieta šie pāris grādi, un tomēr meteorologi viņi tā kaut kā pa 5 grādu lēkā apmēram viņiem tā amplitūda. Pēc tam, kā rāda pieredze, Latvijā laika apstākļi ir diezgan mainīgi. Un ja patreiz sola uz nedēļas beigām mīnusus, tas ir tā, tici vai nē, būs vai nebūs, nekad nevar zināt. Pats es tikko iesācu savu skulptūru, vai viss noritēs pēc plāna un mākslinieki šodien pabeigs savas mazās skulptūras? Es domāju, ka lielākā daļa pabeigs, bet daži mākslinieki noteikti nepabeigs tieši tāpēc, lai neizkustu. Es domāju, ka arī daļa gaidīs nakti, ka tomēr sola kaut kādu mazu mīnusiņu un cerēs pastrādāt naktī. Daļa liks savus darbus refrižeratorā, lai atdzesā, kas arī patreiz savu bloku, teiksim, sazāģēja, sadalīja pa daļām, lai bišķīt savādāk viņu samontētu un arī ievietoja savu patreiz darbu refrižeratorā, lai viņš atdziest, lai ir iespējams sasaldēt kopā šīs daļas. Un līdz ar to, protams, tāda strikta plānu es sev netaisu, pielāgošos laika apstākļiem, ja būs nepieciešams strādāsim naktīs, ja būs nepieciešams strādāsim, protams, arī dienā. Kāda būs tā sajūta, kā būs laika apstākļi. Paldies!